attiecības un sadarība ir ļoti svarīgs faktors ne tikai personīgajā dzīvē, sev mājās, bet arī darba kolektīvā. Tāpēc šodien mēs atkal tiekamies ar Eviju Čeprovu, lai runātu par to, kā karjeras izvēlē spēlē lomu socionika. Sveika, Evija! Man prieks, ka tu esi atgriezusies, lai izrunātu arī to, kā socionika spēj palīdzēt savā karjeras izvēlē, kā arī darba kolektīvā. Atgādināsim, kas ir socionika un kādu lomu tā spēlē cilvēkam dodoties profesionālajā dzīvē. Tātad socionika ir tāda tehnoloģija, kas mums palīdz saprast, kā strādā tava psihe, jeb tavas smadzenes, tā pavisam vienkārši runājot. Un tieši mūsu smadzenēs ir ielikts tas, kas ir tavi talanti un spējas, un kas ir tās jomas, kas tev dzīvē nākas grūti. Un tieši tik vienkārši, ja tu zini savas stiprās puses, ja tu saproti, ka tu esi, pieņemsim, talantīgs runāšanā, tad tu zini, kurā virzienā tev iet. Visticamāk, tev nevajag kļūt par grāmatvedi vai par kaut kādu ekonomistu, bet tev ir jāiet tajos virzienos, kur tavas runas dāvanas un runas spējas būs vērtība. Un savukārt, ja tu esi tāds kluss, noslēgts un analītisks cilvēks, nu tad varbūt nevajag rauties uz skatuvi vai kļūt par bērndārza audzinātāju, nekas labs tur nebūs sagaidāms. Vai tā notiek, vai tā ir tāda bieža lieta, ka cilvēks neņem vērā kaut kādus to savus iekšējos faktors un tad nelaimīgi dzīvo, domājot, ka jāiet uz darbu, jāpelna nauda, bet laimes jau tur īsti nav? Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku tā dzīvo, jo kad mēs izdarām to savu profesijas izvēli, reti jau kurš cilvēks ir tāds, kurš no mazām dienām zina, būšu ārsts vai būšu skolotājs vai būšu mūziķis. Tā ir tāda reta laime kādam cilvēkam, bet lielākā daļa nezin, kā šo izvēli izdarīt. Un patiesībā sakot, šobrīd jaunieši pie manis, kas nāk uz konsultācijām, tādi, kas ir 15 gadnieki, 9. klase, 10. Viņi ir ļoti nomocījušies ar to, ka uz viņiem tiek izdarīts ārkārtīgi liels spiediens par to, ka tev ir jāzina, kas tu būsi, kādus priekšmetus tev tagad mācīties, uz ko tev koncentrēties. Tev taču visa dzīve priekšā, tā ir tik atbildīga izvēle. Bet tie mazie bērni patiesībā, ko viņi var izvēlēties? Pat liels cilvēks bieži vien nezina, kas ir viņa talanti, spējas un varēšanas, un kur vēl tad, kad cenšas to no tāda pusauģa izspiest, kuram vispār jau tā pasaule liekas dīvaina. Tā kā, jā, ir svarīgi zināt savas stiprās puses, lai tu atkal jau sašaurinātu tās savas izvēles, lai tu nemētātos no inženiera uz, pieņemsim, zirgu treneri, jā, lai tu saproti, kurš tad ir tas tavs lauciņš, vai tas ir kaut kas ar pētniecību saistīts, vai ar cilvēku apkalpošanu, vai tas ir saistīts ar kaut kādām vadības lietām, vai varbūt tām ar kaut ko tādu dvēselisku un ļoti cilvēcisku. Jā, tev ir jāsaprot tie virzieni, kurā tev taustīties un meklēt tur to savu dzīves nodarbošanos. Jā, tas tik vērtīgi arī, ka tu pieminēji tādu ļoti bīstama robežu arī maziem bērniem, vai ne, ka tu kas te būs, kad izaugs liels, un tad viņš iemācās teikt ārsts, jā, ārsts, un tā virzās prom no šies arī es iemācīsies neprasīt. Ne savam bērnam, ne citiem, kas tu būs, ka man jau jāzina, man ir 5 gadi. Tieši tā, jā, arī šiem tīņiem. Kā tu teiktu, vai uzņēmumā ir svarīgi apzināties tos cilvēku tipus, personības tipus vai personāla vadībai, jo to arī konsultē uzņēmums strādā, iekš uzņēmumiem, kā mainās uzņēmumu vide un vispār rezultāti, jo iespējams, ja darba devējiem varbūt, liekas, kāda starpība, kā visi te jūtās, kaut gan tam vajadzētu būt svarīgi, kā uzlabojās tas rezultāts, ja rodas tāda labāka tā sinerģija starp darbiniekiem. Mans novērojums ir tāds, ka pie mums Latvijā tradicionāli ir veidot ērtus un patīkamus darba kolektīvus. Ļoti bieži cilvēki saka, bet man ir baigi foršās attiecības ar kolēģiem, man patīk tur strādāt. Bet uzņēmumam diezko labi neiet. Ja? Rezultāti, rādītāji ir slikti, jo ļoti liela ņemšanās notiek ap savstarpējām attiecībām. Kurš uz mani kā paskatījās, ko pateica, kas ar mani draudzējās un nedraudzējās, diemžēl drusku tāds bērndārs līmenis. Es esmu par to, ka primāri, vai tā ir iestāde, vai tas ir uzņēmums, cilvēkiem ir jābūt īstajā vietā. Tas ir darbs, viņi nāk strādāt, nevis draudzēties, nevis patikt, nevis kopā ēst kūkas, viņi nāk strādāt, izdarīt darbu un saņemt par to taisnīgu atlīdzību. Tāpēc būtiskākais mans uzdevums ir veidot nevis to komandu saliedētu un saskanīgu, lai viņiem ir forši, ja? Jo
ko es esmu pieredzējis, ka dažkārt izēd no kolektīva tiešām spējīgu vadītāju, tāpēc, ka viņš viņiem neliek mieru, ja? Liek strādāt, ārprāt, cik nērti, vai ne? Man šķiet, ka tas nav pareizi no tāda, it īpaši jau no biznesa viedokļa, vai ne? Tāpēc es esmu par to, ka visiem ir jābūt īstajā vietā, un tad, kad atliek kāds brīvais laiks, tad mēs arī varam draudzēties, bet primāri ir saprast, kas tajā kolektīvā notiek, varbūt kāpēc buksē, kāpēc mēs nevaram nopelnīt to naudu, kāpēc mēs nevaram iet kaut kādos lielākos tirgos, jo izrādās, ka mums te visi ir kaut kādi introverti, zinātnieki un pētnieki, jūs no viņiem sagaidat ļoti augstus pārdošanas rādītājus. Tas vienkārši nav iespējams. Jā, viņiem ir forši kopā. Tas nenoliedzami, bet mērķis netiek sasniegts. Jā. Tad vai tu ieteiktu biznesa vadītājiem vērtēt darbinieka rakstura īpašības vai kurā brīdī to vērtēt un kurā varbūt saprast, jā, viņš varbūt neiegulsies tagad mūsu foršajā klubiņā, ka mēs visi pie kafijas pasēžam un parunājam par vienādām interesēm, un kā īstenībā veidot to vidi tādu, lai tas cilvēks tomēr nejustos kā tāds outsiders, jo ir reizēm tādas, kad es nejūtos tur piederīgs, bet nejūties piederīgs vai tāpēc, ka neesi piederīgs profesionālā jomā, vai nevari pačupoties ar visiem kopā? Es teiktu, tas ļoti lielā mērā ir no paša tā vadītāja atkarīgs, kādi ir viņa uzstādījumi. Ja? Kas tad viņam ir svarīgākais? Vai viņš grib, lai ir šis saliedētais kolektīvs, kurā visi ir kā viena liela ģimene, vai arī viņš ir varbūt tā kā distancēts, bet ambiciozs, un viņš grib sasniegt tos rezultātus. Protams, ka ir jāvērtē cilvēks kā personība. Dažkārt tas kādam liek pilnīgi mati stāvus, saceļās ārprāts, vai tu jums nepietiek ar manu CV, tur taču ir mana atbilstošā izglītība, mana atbilstošā pieredze, bet izpaliek būtisks jautājums, tas, ka tev ir izglītība un pieredze, vai tiešām tu esi veiksmīgs tajā profesijā, jo dažkārt cilvēki atsēž savu dzīvi, izdara kaut kādu minimumu, ko no viņa prasa, un tas arī ir lielākais, ko no viņa mēs varam sagaidīt. Tāpēc ir ļoti būtiski jau sākotnēji vērtēt to, kā es saku, tas ir šokējoši. Brīžiem tas ir šokējoši. Es arī šobrīd strādāju ārvalstīs ar uzņēmumu, kuri saka, ārprāts, bet mūsu tirgū tā nav pieņemts. Mēs taču skatāmies pēc CV, bet sasodīts pēc tā CV ir rekur jūsu finanšu rādītāji, kuri visi ir ne tādi, kā gribētos, ne tuvu. Un tāpēc arī tā nelaimes sakne un vienlaikus arī problēmas risinājums ir tajos cilvēku tipos, tajā viņa personībā, viņa varēšanā, viņa enerģijas līmenī vai viņa spējā komunicēt vai būt analītiskam. Tas ir izšķirošais moments. Jā, un vai šādā veidā vērtējot varbūt var arī vai novērst vai pamanīt mobbingu, kas arī teorētiski viņš varbūt ir ļoti augsts speciālists, bet viņš atnāks jo tā statistika ir augsta, kas mums Latvijā ir gan mobbinga un sākot jau ar bullyingu, mobbingu, viss, kas iespējams bossings, vai tas arī palīdz izvērtēt to, un vai tas ietekmē rezultātus? Jā, šie tipi noteikti ir arī zināmā mērā tam pamatā, jo ne jau visus var bullingot un nobosingot. Ja? Ir jau cilvēki, kuri to pat nepamana, ka kāds ir to mēģinājis viņu virzienā paveikt, un ir atkal tādi, kuri ir vieglāk nospiežami. Tā, diemžēl, notiek. Bet jautājums jau tur ir drusku cits, man liekas, kas ir tie un kam vajadzētu to redzēt un pamanīt un vispār pievērst tam uzmanību, jo ļoti bieži, jo mēs vispār nezinām, ka tādas lietas eksistē un ka tam ir kaut kāds īpašs nosaukums. Tā kā tas ir vairāk tādas iekšējās uzņēmuma kultūras jautājumi. Evi, no tādas smagākas tēmas par mobbingu, tomēr pavasaris nāk ar dienesta romāniem. Vai tiem ir vieta profesionālajā vidē, vai tie varbūt pat palīdzēt kādam performēt, labāk savākties, atnākt uz darbu? Jāatzīst, ka man šādas pieredzes konsultācijās nav. Neviens nav nācis žēloties. Tātad visticamāk tas palīdz un ir noderīgi. Bet atkal no tāda attiecību skatījuma viedokļa es teiktu tā, tie dienesta romāni rodās visticamāk tāpēc, ka mēs esam tādā ļoti ierobežotā vidē. Mums tur nav jāgatavo kopīgas vakariņas, nav jāiet pēc bērniem uz bērnu dārzu. Mēs redzam tikai šo attiecību pozitīvo pusi. Ja? Mēs varam aiziet ar kolēģi kopā pusdienās, vai kāds varbūt aiziet ap stūri papīpēt vai papļāpāt. Ja? Mēs redzam tikai to skaisto, un tur ir tā
attiecību fantāzijas sadaļa. Kā tas palīdz darbam, tas jau droši vien no katra cilvēka ir atkarīgs. Kādu mīlestību iedvesmo, bet kādam tā aizmiglo prāt, ka pastrādāt nevar. Evī, no tavas personīgās pieredzes, kā socionikas elementi ir palīdzējuši tavā gan privātajā, gan iespējams arī profesionālajā dzīvē? Nu, mana dzīve ir par 180 grādiem mainījusies, ņemot vērā socioniku. Šīs zināšanas manā dzīvē ienāca periodā, kad es vēl strādāju. Es esmu juriste vispār un arī strādājusi valsts pārvaldē ļoti ilgi, bet es biju tādā sevis meklēšanas procesā, es gribēju kaut ko nozīmīgāku darīt, un man nebija ne jausmas, ka tā būs tieši socionika, kas šādā veidā ienāks manā dzīvē. Bet pirmām kārtām socionika ir mainījusi manu privāto dzīvi, es esmu atradusi savu cilvēku, mēs esam laimīgi kopā jau 16 gadus, un tādā veidā es domāju, ka es arī ar savu personīgo piemēru varu iedvesmot savus klientus un cilvēkus, kas arī uzdrošinās izmantot šo pieeju, veidojot savu personīgo dzīvi un karjeru. Tā kā manā dzīvē tas ir mainījis absolūti visu, un kas man šķiet arī ļoti vērtīgi, tas ir tāds mans personīgais izaugsmes ceļš ar sevis pieņemšanu, saprast, ka es esmu normāla tāda, kāda es esmu, man nav jāmācās kaut kādas citas pieejas vai izpausmes dzīvē, kas varbūt citiem strādā. Es vienkārši zinu, ka tas nav mans ceļš. Tā kā manā dzīvē tas ir nostrādājis visos iespējamos virzienos. Paldies tev, no tevis tiešām strāvo tāda pārliecība un tāda stabilitāte, un tāda var nākt no cilvēka, kurš ļoti spēcīgi apzinās, kas es esmu, kādas ir manas vērtības, un tas arī nāk no tevis tik ļoti pārliecinoši ārā. Tāpēc paldies tev, ka tu tiešām ar savu piemēru spēja iedvesmot un arī dalīties tajos praktiskajos padomos, kas dienas beigās jau mums interesē, kā to pielietot dzīvē. Evī, es tev gribu dāvināt Latvijā ražotu kosmētiku, kas ir zinātnes inovācijas ar dabas tādu pieskārienu, absolūti dabīga kosmētika, tev pavasari sagaidot. Paldies! Paldies, mīļo skatītāji, kas skatījies, un mēs turpinām ar nākamo stāstu.